Esiet sveicināti raidījumā 5. novads. Šodien raidījumā palūkosimies, cik viegli vai grūti ir saglabāt latviešu valodu ģimenēs, kurās tikai viens no vecākiem ir latvietis. Uzzināsim, kā Īrijā jūtas latvieši ar netradicionālu seksuālo orientāciju. Viesosimies pie Rio Olimpisko spēļu dalībniecēm un noskaidrosim, kā tas ir sanācis, ka viņas pārstāv citas valstis, nevis Latviju. Tas viss raidījumā 5. novads. Ģimenes, kuras dzīvo ārvalstīs un kurās aug bērni, zina, ka saglabāt jaunās paaudzes latvisko identitāti nav viegls uzdevums. Vēl lielāks izaicinājums tas ir ģimenēs, kurās tikai viens no vecākiem ir latvietis. Šodien palūkosimies, cik viegli vai grūti ir saglabāt latviešu valodu tieši tādās ģimenēs. Inārds Vītols, kurš dzīvo Dublinā un ir precējies ar francūzieti Stefāniju, dara visu iespējamo, lai meitas runātu latviešu valodā. Vecākās meitas Džasija un Džalma jau runā latviski, bet mazā Zaļa spēr pirmos soļus tēva dzimtās valodas apgūšanā. Jā, ir grūti, jo tas atkarīgs visi no manis, ko es saviem bērniem iemācu. Un viena lieta, ko gribu iemācīt, ir tā valoda. Es sāku ar vienkāršāko runāt ar viņiem tikai latviski. Otrs ir mūzika. Mašīnā man ir latviešu diski. Braucam, klausamies mūziku. Filmu diski latviešu valodā. Grāmatas ir, viss iespējamais, kas ir, tas man ir, jā. Pagājušajā gadā bijām 3x3 nometnē, kas bija liels plus priekš bērniem, it īpaši mana Žasija, kas ir 6 gadu, tagad viņai, nometnes beigās jau bija latviešu valoda daudz labāk nekā pirms nometnes. Inga Bērziņa un viņas vīrs Balens, pēc tautības Kurts, dzīvo Norvēģijā un audzina meitu Nunu un dēlu Darjanu. Manā ģimenē var redzēt, tas arī atkarīgs no tā, ar kuru bērnu, piemēram, jo katru bērnu situācija mainās. Visi mainās, bērns pats ir citādāks, apstākļi ir citādāki. Man pirmais bērns meita, viņa runā, man šķiet ļoti labi latviski, un puikam savukārt tas aizņēma ilgāku laiku, viņam bija cita motivācija, viņš pats ir cits kā cilvēks citādāks. Es jau tāpat vienmēr ar viņiem runāju latviski mājās, un caur to viņi ir iemācījušies latviešu valodu. Man meita runā latviski, un dēls saprot, un viņš tikai tagad pēdējā laikā. Viņš ar citiem runā latviski, bet ar mani viņš izvairās runāt latviski, viņš tāds pragmatisks ir. Čau, mani sauc Nuna. Čau, mani sauc Darjans. Inga, būdama tulkotāja, atzīst, ka latvietības saglabāšanā lielu lomu spēlē arī viņas darbs. Tāpat liels palīgs latviešu valodas mācīšanā ir vecmāmiņa Diāna, kura pēdējos 4 gadus dzīvo kopā ar meitas ģimeni. Es ļoti daudz lasu grāmatas viņiem priekšā latviešu valodā. Un līdz ar to arī bērniem vispār tiek vienmēr lasīts vakaros grāmatas pirms gulētiešanas, viņiem valoda labi attīstās. Tieši ar to, ka lasa daudz grāmatas un runājam mēs kopā, mēs sēdienus taisam latviešu un bērni, mazbērņiem dalību. Un šeit latviešu valodu saglabāt un vispār latviešu kultūru ir ļoti viegli. Es uzskatu, pat Norvēģijā tas ir daudz vieglāk uzturēt latvietību savā būtībā. Daudz vieglāk nekā man to bija saglabāt Padomju Savienības laikā. Tad, kad es Rīgā strādāju, tas bija daudz grūtāk izdarīt. Zanes kažotnieces vīrs ir Īrs Bernārds. Ģimenē aug 3 bērni – Līva, Silva un Roberts. Latviski viņi runā tikpat raiti kā angliski. Man liekas, ka latvietību saglabāt ir laikam pat vieglāk dzīvojot ārzemēs. Un vēl jau vairāk, ja otra puse nav no Latvijas, jo ir tā, ka tu daudz vairāk to apzinies, daudz vairāk apzinies savu latvietību, daudz vairāk apzinies to nepieciešamību to visu saglabāt, jo tas tev nav nepārtraukti riņķī. Ar bērniem es runāju tikai un vienīgi latviski, un ar vīru runāju angliski, nedaudz arī latviski, cik viņš saprot. Un tā arī tas viss notiek, un tas ir tā iegājies, kad neviens
visi pie tā ir tik ļoti pieraduši, un arī, piemēram, bērni nekad ar mani angliski nerunā, jo es ar viņiem tikai runāju latviski. Viņi ar mani runā tikai latviski un pagriežās pret tēvu un runā tikai angliski. Tas viņiem arī ir tik ļoti dabīgi. Man tā liekas, ka tas viņiem ir tik ļoti dabīgi, jo tas vienkārši tā ir iegājies, jo tā mēs iesākām ar vecāko meitu. Zanes ģimene dzīvo no Latvijas vestā Guļbaļķu mājā, kas nu jau vairākus gadus lepni gozējas Mejo grafistē Īrijā. No Latvijas vestā Guļbaļķu ēka ir viss kopā. Tur ir gan ekoloģisks dzīvesvietas risinājums, gan latvietība, tas ir viss kopā, tur neko nevar atdalīt. Tā ir arī apstākļu sakritība. Īri nāca un skatījās uz māju, kā uz kaut kādu brīnumu daudzus mēnešus viens pēc otru un brīnījās, kā tas ir iespējams. Vai tad viņi nesapūst vienā rāvienā un tad viņiem stāsta, kā tas ir, ka Latvijā ir vairākus 100 gadus vecs šādas ēkas, bet ir pieņēmuši. Liela nozīme latvietības saglabāšanā ir otra vecāka atbalsts. To uzsver visas mūsu aptaujātās ģimenes. Sieva atbalsta, jo no paša sākuma mēs jau izlēmām un zinājām to, kad mēs runāsim ar bērniem katru savā valodā. Citiem tas likās no malas grūti, ko tur mocīt bērnus pēc tām, bet mēs sākām no dzimšanas un man sieva tā arī iemācās latviešu valodu caur bērniem. Es iemācos franču valodu. Tā mēs arī komunicējam. Baliens pavisam noteikti atbalsta to latvietiskumu vai latviešu valodu arī. Un viņš ir nācis līdzi uz daudziem pasākumiem, latviešu pasākumiem, gan 18. novembri, gan vēl citur. Un arī viņš ved bērnus uz to latviešu skoliņu. Un visādā citā. Pat arī dažreiz arī viņiem latviski lasa priekšā grāmatas vakarā. Jā, vīrs to atbalsta pilnīgi, un par to es esmu ļoti viņiem pateicīga. Un viņš arī pats nedaudz mācās latviešu valodu. Caur mums runājot latviski, ka mēs ar bērniem runājam latviski, un arī pats, cik viņam tas ir tālu izdevies, gan jau izdosies vairāk. Īrijas iedzīvotāji var būt lepni par saviem panākumiem cilvēku līdztiesības jomā. Cits starpā arī homoseksuālu personu tiesību jomā. Pat krāšņie praidi šeit neizraisa nekādu ažiotāžu. Vēlējāmies uzzināt, kā Īrijā jūtas latvieši ar netradicionālu orientāciju. Džeiks no Dublinas atzīst, cik svarīgi ir saņemties un iznākt no skapja. Tas, ka es iznācu kā gejs Latvijā ļoti publiski, īsti nemainīja nekādu attieksmi. Labi, tur bija daži šķīvi skatieni un tur kāds nosodīja, bet visā visumā, ja arī tos pašus komentārus palasīja, bija 50-50. Bija tie, kas ļoti atbalstīja, un bija tie, kas, protams, uzreiz nicināja, bet es domāju, ka no skapja ir ļoti svarīgi iznākt ne tikai sevis dēļ, bet arī apkārtējo dēļ, jo tāpēc, kad kopš tā brīža, kad tu iznāc no skapja, tev nav jāizliekas, tev nav jānēsā šī mūžīgā maska, tev nav tikai tie pāris cilvēki, kam tu vari uzticēties, bet ja tev kāds, piemēram, pajautā, tu gadījumā esi gejs vai kā, tad tev tas nav jāslēp. Tu saki, jā. Uģis Īrijā ir 8 gadus, kopā ar Ričardu 4. Viņi kā pāris iegādājušies māju Limerikā un nākošā gada sākumā grib apprecēties. Uģi gan satrauc situāciju Latvijas likumdošanā šajā sakarā. Es domāju, pēc aprecvoties, paņemt arī Ričardu uzvārdu. Un tas nozīmē, man automātiski jāmaina pasa un visi citi dokumenti. Un es jau domāju, kāda man būs tā lieta. Es jau nezinu, vai var pateikt šito te, ka šis te lēmums, ka nevar mainīt, jo neatbilst tur satversmē vai kam. Viņam tāpat ir dažāda pieredze attieksmē pret homoseksuāliem cilvēkiem. Par homofobiju. Es šeit esmu no mūsu pašu tautiešu puses saskāries vairāk nekā Latvija. Un tas, man liekas, ir tāpēc, ka šī te attieksme pret citādo iet roku rokā ar izglītības līmeni. Ka viņiem uzreiz viss citādais liekas kaut kas drausmīgs.
vienīgie cilvēki, kas var definēt homofobiju, ir geji, lesbietes un biseksuāli. Parasts vīrs, kuram ir, pieņemsim, sieva un 3 bērni, nedrīkst nodefinēt homofobiju, jo viņš viņu to nekad neizjūtīs. Neviens no jaunajiem vīriešiem neatzīst, ka Latvija pamets tieši vispārējās attieksmes pret homoseksuālismu dēļ, bet uzsver, ka tam tomēr bija nozīme. No Latvijas es īstenībā diezgan daudz gadījumus tādus zinu, kad aizbrauc no Latvijas, tāpēc, ka vai tur ģimene atteicās, tāpēc, ka ir tur gejs vai lesbiete, vai, piemēram, no darba atlaida šī iemesla dēļ, un tur neko nevar īsti darīt. Jo tāpēc, ka Latvijā nav īsti tāda likumi, kas to aizliedz. Tā, kad es pieņēmu lēmumu, ka es gribu palikt te un studēt, ka tad šīs mana orientācija it kā manai dzīvei vairāk bija lielāka nozīme iestājās tādā ziņā, ka es varēju sākt brīvāk nevis izkopt, bet vienkārši attīstīt attiecības un tā, kad man, jo Īrijā nevienam, ja tu pasaki, ka tu esi gejs, viņi saka, nu un teju dzersi. Ričardam Linčam, uģu partnerim, ir savu pieredze. Growing up in Ireland in the 70s and 80s was a horrible place to be gay. 70. un 80. gados Īrija bija šausmīga vieta, kur augt kā gejam. Es tiku terorizēts, sāpināts, un kad es beidzu koledžu, es nevarēju sagaidīt, kad varēšu aizbraukt. Es pārcēlos uz Ņujorku, un man patika tur dzīvot. 2008. gadā, kad es atgriezos, Īrijā attieksme bija mainījusies. Es nesen biju Latvijā, apciemot mana partnera ģimene, un tas atgādināja man Īriju 70. un 80. gados. Tā nav geju tiesību lieta, tā ir cilvēktiesību lieta. Tas ir kā bija attiecības starp Padomju Savienību un Latviju. Latvijas iedzīvotāji tagad tāpat izturas pret gejiem. Tas ir cilvēktiesību jautājums. Īrija ir nogājusi garu ceļu homoseksuālu cilvēku līdztiesības atzīšanā. Pagājušā gadā tautu referendumā nobalsoja par to tiesībām precēties. Šis lēmums netika pieņemts ar vispārēju sajūsmu, bet īri ir sapratuši, ka mīlestība ir svarīgākais. Es domāju, ka tauta Īrijā atzina šīs vienzimuma laulības tāpēc, ka vismaz katrā ģimenē tu pazīsti vienu geju, kurš ir iznācis, vai, piemēram, kurš pa ko tu nojaut, ka varētu būt, bet tieši tās mīlestības dēļ pret ģimeni, pret saviem tuviniekiem, pret saviem draugiem, tieši tā mīlestība ir tas iemesls, kādēļ visi nobalsoja, tieši tauta, kāpēc nobalsoja par to, lai tiek atļautas šīs vienzimuma laulības. Uģis uzsver, ka gaida pienākam laikus, kad arī Latvijā cilvēkus vērtēs pēc viņu darbiem un atzīst, ka situācija pamazām sāk uzlaboties. Es gribu, lai latvieši gan ārpus Latvijas, gan Latvijā katru cilvēku vērtē pēc cilvēcības skalas, nevis pēc seksualitātes skalas. Šis 2016. gads pagāja Rio zīmē. Notikumiem Olimpiskajās spēlēs sekoja līdz arī diasporas raidījums 5. novads, kam mēs jutām līdz, protams, ka diasporas sportistēm. Šodienas raidījumā uzzināsim, kuras tās bija un kā tas ir sanācis, ka viņas pārstāv citas valstis. Sāksim ar Norvēģiju, kur dzīvo riteņbraucēja Vita Heine. Es atbraucu uz Norvēģiju 2003. gadā pēc vidusskolas. Plāns bija būt kaut kur ārzemēs 1 gadu. Vēlējos kaut ko piedzīvot, kaut ko interesantu piedzīvot, un vispār doma bija tikai 1 gadu. Un gāju tādā tautas augstskolā, kā tas saucās Norvēģijā. Tā ir tāda skola, kur ir mazāk svars uz to akadēmisko un vairāk tieši uz dažādām sociālām aktivitātēm. Un, jā, tur es apzinos ar savu tagadējo vīru. Un satiku arī daudz draugus. Man ļoti patikās šeit Norvēģijā, ļoti skaista daba. Un ļoti patīk arī norvēģu mentalitāte, kāda viņi kā cilvēki. Es domāju, ka es studēšu Norvēģijā, pilsētā, kur mans draugs nāk, tā ir Bergena.
Es pārcēlos uz Bergenu, sāku šeit studēt un tā arī iedzīvojos šeit Norvēģijā. Sākotnēji Vita gribēja pārstāvēt Latviju. Diemžēl veiksmīga sadarbība neizveidojās. Pirms es iegūstu Norvēģijas pilsonības, piedalījos pasaules čempionātā 2003. gadā Latvijas izlasē. Latvijā, diemžēl, sieviešu riteņbraukšana ļoti netiek atbalstīta. Es piedalījos pasaules čempionātā par savām izmaksām, jo pirmkārt nesūtīja nevienu sievieti, un es pajautāju, vai var piedalīties, un teicu, es piedāvāju savas izmaksas sekt, un man atļāva piedalīties. Un tādā ziņā bija ļoti palīdzēja, bet, diemžēl, pārāk maz ir to sieviešu, kas nodarbojās, un tā, kas nodarbojās, vienkārši viņām pašām viss ir jādara, un ļoti maz atbalsts, diemžēl, ir Latvijā. 2014. gadā ieguvu Norvēģijas pilsonību, un tad arī mani paņēma Norvēģijas izlase. Un šogad piedalījos Olimpiskajās spēlēs, un bija liela konkurence tieši tikt uz Olimpiskajām spēlēm, jo tikai viena vieta bija Norvēģijā. Tas nozīmē, ka bija jābūt pašai labākajai Norvēģijā. Un tomēr, neskatoties uz Latvijas attieksmi, Vita sirdī ir latviete. Protams, es vienmēr sirdī tomēr vienmēr tāda dzimtene Latvija paliek, un ka tomēr Latvija tomēr arī man var lepoties, kad es pārstāvu Norvēģiju. Tālāk mūsu ceļš ved uz Antāliju, kur satikām airētāju Lāsmu Liepu. Turcijā es dzīvoju, jo es vēlējos trenēties, bet Latvijā man nebija tādas iespējas, kādas tās ir šeit, un tādēļ es atbraucu šeit un trenējos šeit un dzīvoju arī šeit, Turcijā. Gan klimats, gan arī attieksme gan no valsts, gan no treneriem ir citādāka. Man ir plašākas iespējas gan finansiāli, gan trenēšanās ziņā. Latvijā es nevarēju būt tikai airētāji, man bija arī jāstrādā. Es strādāju 4 gadus par treneri bērniem. Un paralēli tam, ka es trenējos, es strādāju. Un tas bija arī viens no tiem lielākiem iemesliem, jo es pat it kā gribēju trenēties, bet tai pašā laikā man bija jāstrādā, lai es varētu nopelnīt sev iztikai, lai dzīvošanai, lai man būtu ko ēst. Bet Turcijā man tā nav. Turcijā es trenējos, un par to es saņemu tā kā pabalstu no valsts. Jā. Lāsmai šis gads bija nozīmīgs ne tikai ar olimpiādi, bet arī ar Eiropas čempionātu, kurā tika izcīnīta zelta medaļa. Tas bija liels pārsteigums, ka es uzvarēju. Es biju cerējusi, ka man būs kāda medaļa, varbūt bronzas, bet tad, kad es ieraudzīju savu vārdu, ka es esmu pirmā, tas man pašai bija diezgan liels pārsteigums. Un tas bija pārsteigums arī Latvijā, daudziem, arī tiem, kas man neticēja. Un es pat domāju, ja es būtu turpinājis trenēties Latvijā tādā līmenī, kā es to darīju tur, tad es nekad nebūtu sasniegusi tādus rezultātus. Gan to kvalificēšanos uz Olimpiskajām spēlēm, gan arī to Eiropas čempionāta zelta medaļu. Tur bija divējādas sajūtas. Tur bija gan prieks par to, ka es esmu uzvarējusi, tā kā esmu pierādījis, ka es esmu tas, ko es biju iedomājusies, ka es varu būt pirmā vai uz piedestāla. Bet tai pašā laikā arī bija tāds rūgtums mazliet arī, tas tā kā mazliet dusmas varbūt pat, kāpēc tur nav Latvijas himna, kā varētu, bet ka man Latvija nedeva tādu iespēju, kā deva Turcija. Lāsma piekrīt Vitas teiktajam, ka Latvijā pret sievietēm sportistēm ir nevērīgāka attieksme. Mūsu sporta veidā es teicu, ka varētu būt līdzīgi, ka meiteņu tas pārsvars Latvijā tieši pie pieaugušiem, gan arī pie meitenēm, pie jaunietēm un junioriem. Meiteņi ir mazāk, un tā attieksme ir tāda, vai jūs jau meitenes, jūs jau tur, kas tad jūs tādas esat, un tā ir, es piekrītu. Arī Lāsma, gluži kā Vita, Latviju joprojām mīl un nav to aizmirsusi. Es aizbraucu uz Latviju 2-3 reizes gadā, dažreiz sanāk pat vairāk. Tagad garākais laika posms, ko es tur pavadīju, bija gandrīz 1,5 mēnesis. Pēc olimpiādas es atpūtos, gan fiziski, gan emocionāli. Biju ļoti piekususi pēc olimpiskajām spēlēm. Satiku draugus, bet pārējā laikā es aizbraucu noteikti uz Ziemassvētkiem un Jauno gadu, kas ir gandrīz 10 dienas, tās sanāk parasti. Un uz Jāņu laiku apmēram 1-2 dienas.
Mūsu ceļojuma pēdējā pieturvieta bija Korkā, Īrijā, kur dzīvo airētāja Sanita Pušpura. No šīs trijotnes Sanitai ir vislielākā pieredze. Šī viņai bija jau 2. olimpiāda Īrijas izlases sastāvā. Mēs ar ģimeni dzīvojam Īrijā jau 10 gadus, un no sākuma ir plānots, ka mēs paliksim tikai 1 gadu. Drusku piepildīsimies, iemācīsimies vairāk valodu un brauksim atpakaļ. Bet tā gada laikā diezgan daudz kas notikās. Sāka piedzima Patriks un iekārtojamies salīdzinoši labos darbos. Un tad arī likās, ka vēl gadiņu, vēl kādu laiciņu paliksim. Tā nu Sanita palika dzīvot Īrijā un pēc 2. bērna piedzimšanas atsāk trenēties. Pēc tam pārliecinoši uzvarēja Īrijas čempionātā un tika iekļauta valsts izlasē. Pirmo reizi pārstāvēju Īrijas izlasi 10. gadā kausposmā, kur es biju 15. vai 16. vienniekā, bet viņi nepadevās turpināt man trenēt. Un tas bija tikai pāris gadus pēc Danielas piedzimšanas, pats sākums tikai. Un tad kopš tā laika katru gadu es biju izlasē, 6 gadu. Lielākie panākumi, protams, ir aizbraukt uz olimpiādu, jo airēšanā kvalificēties ir diezgan sarežģīti. Sanāk, vienā gadā var kvalificēties no pasaules čempionāta, kur tikai pirmās 9 laiks kvalificējās. Un ja kaut kas noiet greizi, tad nesanāk. Un nākošajā reizē tikai 3 pēdējos 3 laiks kvalificējās no pēdējās. Un šoreiz mums bija 4, un arī iepriekšējā reize bija 4, tikai tāpēc, ka kāds neizmantoja kvotu. Arī kausa posmā 3. vietu dabūju šogad, un arī 2 Eiropas čempionāta nedēļas ir. Tā kā krājam pamazām, palēnām. Arī Sanitai, kur savulaik vēl startējot zem Latvijas karoga plūca laura starptautiskās junioru sacensībās, ir savs stāsts par sadarbību ar Latviju. Diezgan labs jautājums, jo prasīja, vai es gribētu braukt pārstāvēt Eiropas čempionātu. Tas bija, man liekas, es vēl īsti nebiju pat ļoti labā formā. Tas bija 9. vai 10. gads, kad viņi piedāvāja. Bet tad jau es biju nolēmis, kad es mēģināšu kvalificēties divniekā, un vienīgā iespēja bija to darīt šeit Īrijā. Kas to zina, ja es būtu zinājis, ka es braukšu vienniekā visu laiku, varbūt es būtu kaut ko savādāk izdomājis, bet tīri no loģistikas viedokļa izvadāt laivu no Īrijas ir ļoti grūti, un diez vai kāds man te trenētu, ja es startētu par Latviju, un diez vai kāds man vadētu laivu sacensībām, ja es startētu par Latviju. Liek piebilst, ka arī Sanita mīl Latviju. Es reāli esmu samainījusies. Man ir Latvijas kombinācijas, man ir Latvijas leģingi, kā es ļoti labi gribu, es varu būt latvieti uz vienu dienu. Mani treniņu komandas bieži vien smējās, ja mums kāds grūts gabals, man vienmēr Latvijas kombinācijas nāk ārā, un tad viņi saka, skaidrs, Latvijas kombinācijas virsotā jābūt traki. Nezinu, sacensībās, jebkuru valstu pārstāvot, tas ir diezgan liels gods, un lai vai tā būtu Latvijas forma vai Īrijas forma. Jā, ja man skanētu Īrijas himna kādu dienu, es nedomāju, kad es tanī brīdī domātu, vai žēl, ka tā nav Latvijas himna. Jo tanī pašā laikā Latvija man ir izaudzinājusi līdz tam junioru līmenim drusku tālāk. Īrija man ir pārņēmusi tālāk un palīdzējusi attīstīties savādākā ziņā. Tāpēc, ja es varētu uzlikt abas valsts karogus uz vienu māstu, es to izdarītu, bet es to nevaru. Tāpēc man bija savs laiks zem Latvijas karoga, tagad mans laiks zem Īrijas karoga. Olimpisko spēļu laikā Latvijas mēdījos komentāri pie rakstiem par meiteņu startiem nebija tie glaimojošākie. Un ko domājat jūs? Vai meitenes ir nodevušas dzimteni, vai tomēr Latvijai viņas tā īsti nemaz nebija vajadzīgas? Mēs liecamies piekrist otrajam apgalvojumam. Šodienas raidījums ir izskanējis. Visu labu!